Liepājā top jauna, moderna koncertzāle, kas domājams dos ne tikai jaunus impulsus un pievienoto vērtību Liepājas dzinterskaņas orķestrim, mūzikas vidusskolai, bet visai pilsētai un reģionam kopumā. Nevienam nav šaubu, ka koncertzāle top. Iezīmējas tās aprises, un jo vairāk būvē, jo skaidrāk tās ir redzamas. Beidzot visiem liepājniekiem un viesiem ir redzams, ka būve tiešām ceļās virs zemes. Kamēr tā bija 10 metru dziļumā, varbūt bija grūti nojaust aiz žoga, bet nu jau esam sasnieguši ar dzelzbetona darbiem 3. stāva līmeni, kas nozīmē, ka tulītās betonēsim lielās skatītājas zāles grīdu. Arī tikpat interesants droši vien ir arī šis metāla konstrukcija karkas, kurš veido kurš parāda vizuāli šīs ēkas formu, kāda viņi varētu nākotnē mums izskatīties. Šobrīd no metāla konstrukciju viedokļa ir uzbūvēta apmēram 1/3. No dzelzbetona konstrukcijām puse. Vēl stikla konstrukcijas, kas tad arī veidos šo unikālo arhitektonisko formu. Atgādināsim, ka koncertzāles projektu pirms vairāk kā 10 gadiem izvēlējās starptautiskā konkursā, kurā uzvarēja austriešu arhitekta Folkerta Ginkes projekts Lielais dzintars. Vai koncertzāle būs unikāla un vai pasaulē ir daudz šādu būvju? Vai viļņi kļūst par mūziku? Es zinu vietu, kur mūzika rodas un atmostas, kur tā tiek atklāta jauniem un atver acis pieredzējušiem. Tā ir vieta, kas dzīvo un vienmēr skan. Akustiskā koncertzāle, kuru mēs beidzot būsim sagaidījuši. Es domāju, ka tieši tāda veida risinājumi daudzi un arī šis vizuālais veidojums ir unikāls un vismaz, cik man zināms, tāda nav. Jau šobrīd ir redzams, ka koncertzālē ir grūti atrast kādu taisnu leņķi. Visas konstrukcijas ir ar lielāku vai mazāku slīpumu. Ja pastielas pusē, kur būs koncertzāles ieeja, tās ir salīdzinoši ar nelielu slīpumu, tad otrā pusē, kur būs ieeja mūzikas vidusskolā, tās ir ievērojami slīpāks, kas jau šobrīd ir labi redzams. Būvnieki smejas, ka nekas nenotiek pirms mērnieks nav pārbaudījis un pārmērījis koordinātas ikvienai konstrukcijai. Tur ir katra konstrukcija un vairākas reizes, jo te ir tā savādāk nekā parasti, ka būvē iedod, piemēram, kolonai apakšu un tad tālāk celtnieki paši māk taisni nolikt. No, celdlīt vai vēl kaut kā. Te ir otrādi, te ir jāsprauž kolonai augšgals. Jānoliek vietā, jo neviena kolona nav paralēli citai. Un arī, teiksim, tie slīpumi ir. Nu jā. Tā, ka apakšu noliek tur, kur jābūt, kas jau iepriekš nospraust, un tad ir parasti ar to arī beidzās ģeodēzija. Te ir tieši tad sākas grūtākais augšu nolikt pareizā vietā. Koordināti viss ir 3 dimensijās šī objektā. Parasti ir 2 dimensijās dažādos līmeņos. Te ir 3 dimensijas, katram punktam ir konkrēts punkts, kolonas gals, un tur viņam jābūt ir. Un tad mēs viņu tur ieliekam. Koncertzāles būvniecībā šobrīd ir nodarbināta aptuveni 100 darbinieku, bet ar katru stāvu to skaits noteikti pieaugs. Kā jau solīts, maksimāli būvniecības procesā ir piesaistīti Liepājas uzņēmumi, kur iespējas un kapacitāti ļauj tik sarežģītus būvdarbus izpildīt. Kā piemēru var vinēt būvfirmu UPTK, kas montē metāla konstrukcijas, bet minusstāvos uzņēmums Vega 1 ir uzsācis inženierkomunikāciju montāžu. Man aiz muguras tātad ir apvienotā -2, -1 stāvu telpa, kurā nākotnē būs visas inženierkomunikācijas sistēmas, un lielāko daļu no tām aizņems tieši ventilācijas agregāti, kas apkalpos visas ēkas zāles un visus kabinetus. Bez tam vēl caur šiem sastaķņu džungļiem aizmugurē būs centrālā elektrosadalas telpa, būs ūdens ievads, būs siltummēslu telpa, tā kā no šajā vietā atradīsies principā ēkas tehniskā sirds.
Visi būvdarbi notiek pēc plānotā grafika, un jau augusta beigās, septembrī, domājams, varēsim svinēt koncerta zāles spāru svētkus, bet vēl pēc nepilna gada ierasties uz pirmo koncertu.